pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām. 2016. gada 16. februārī esmu viesniegumu domē izskatīt jautājumu par jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām un par jaunu transporta līdzekļu Aglonas novada dienesta vajadzībām. Tika sastādīts lēmuma projekts, kurš skan punkts 1. Iepirkuma komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam par jaunas pasažieru automašīnas iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām. Punkts numur 2. Iepirkuma komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam par jaunas transporta automašīnas iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas komunālo pakalpojumu modeļas vajadzībām. Punkts numur 3. Finansējumu paredzēt ņemot aizņēmumu no valsts kases. Tā. Lūdzu, var izpildirektoru kaut ko papildināt sniegt? Īstenībā jums ir pievienots izstrādāts atmaksas grafiks, ja? Klāt par automašīnām un sakarā ar to, ka tas tomēr būtiski samazinās kopējās izmaksas. Un šobrīd ir iespēja paņemt to valsts aizdevumu un aizdevuma procents šobrīd ir mazāks, gan 3% gadā, ja? Kā jūs labi zinat, inflācija ir lielāka. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, deputāts Grimāns jautājums. Man jautājums izpildirektorim, jā, kāda summa plānota? Ir grafikā iestrādāta summa. Es neredzu, brīvas man nav šodien. 70 000. 70 Tad būs 000. atkarīgs no iepirkuma rezultātiem. Ko mēs gribam nopirkt? Mēs gribam nopirkt pirmā automašīna pašvaldības Aglonas pārvaldes vajadzībām. Un otrā automašīna ir saimnieciskajām vajadzībām, lai būtu ar piekabi un lai varētu, teiksim, pārvadāt simtotniekus, bezdarbniekus uz darba vietām un tā valdā mūsu vietā, kas ir Viktorā. Viņš ir jau vecs, tur pamatojums ir, teiksim, es domāju, labāk Dainis jums paskaidros. Jā, tur nobraukums jau. Nē, man nevajag. Drīkst uzdot sēdes vadītāji, ja? Man kā deputātiem, kas nosūtīt šajā jautājumā? Izņemot to, ko tikai Dainis nolasīja. Kas vēl? Atmaksas grafiks pašlaik parādījusi, ja? Kas vēl bija nosūtīts deputātam likuma noteiktajā kārtībā 3 dienas pirms balsošanas? Kas vēl? To, ko jūs saņemat? Lūdzu, ieprotokolēt tikai tie punkti, ko nosauca Dainis Zukuls, ja, un atmaksas grafiks, ja. Šis jautājums tika skatīts finanšu komitejā. Es klausīju, jā. Jā, visi jautājumi tur vairāk bija nosūtīti, jā. Kādi tur bija nosūtīti? Dainis zina, ko nosūtīti. Jā. Uz sēdi nebija nosūtīts. Bet mēs sūtām uz finansu komiteju. Pagaid, šodien sēdi notiek, jā. Pieteikums ir, specifikācija ir. Šobrīd nav. Ja mēs izlemsim, tad mēs gatavosim šo. Tā, ot šeit ir jautājums, jā. Tam, kam smieklīgi sēdes vadītāji Helene Streikē, ja ir pieteikums ar specifikāciju, kādu mašīnu mēs gribam, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā izpildirektora teica, būs tad, kad mēs nobalsosim, tad man ir jautājums, ir vai nav? Izlasiet lūdzu, lēmumu. Es lasu, es prasu jums atbilstoši līkumam, es prasu tad pārējiem deputātiem, kam ir specifikācija, informācija, pieteikums, kā prasa mūsu normatīvi akti. Ir kaut kādam, padalieties lūdzu ar nākamo deputātu, kuram nav. Juris gatavoja mūsu lēmumu. Es labi projektu gatavo, bet bija iesniegums no Dainzuku. Jā. Ar to aprakstu. Mums šodien ir jāizlem būtiski, vai mēs piedalāmies šajā projektā. Vēl jautājums? Pašlaik rīcība atbilstoša mūsu Aglonas novada domes iepirkuma komisijas nolikumam. Vai nav?
kā rīcība? Vot pašlaik, ja mēs pašlaik, jūs piedāvājat deputātiem balsot, Rīcība. tas ir, Pašlaik jau kaut kā rīcība. jūs sagatavojat lēmumu projektu. Nav nekas pievienots, izņemot atmaksas grafiks, ja, kurš arī jocīgi, ja, jo nevar pateikt, kāda summa būs, bet jums ir atmaksas grafiks, ir ja, indikatīvs, ja, un ir Daņas Zukula iesniegums. Ir vairāk nekā nav. Viss. Tas ir atbilstoši mūsu iepirkuma nolikumam. Viss. Jā vai ne? Jūs te, protams, viss lūdzu ieprotokolēt, protams, Tas atbilst, jā. neattiecas nekādā mērā uz Viss. iepirkumu. Nekāda Iepirkums, pārējais. cits jautājums būs, pavisam citā sēdē. Viss, Tā, viss. lūdzu, vēl kādi Tad kas jautājumi? šodien Kurš būs? debatēs grib piedalīties? Kas šodien mums ir jautājums par 2 jaunu pasažieru automašīnu iegādi. Un izlasiet lūdzu deputāta kungs lēmumu projektu. Uz 5 reizes izlasīju un izlasīju iepirkuma Labi. protokolus, jā, un Kurš nolikumus. grib vēl uzstāties? Priekšlikums sadalīt šo lēmumu projektu divus lēmumu projektus. Iepirkuma komisija būs vieglāk strādāt. Tā, lūdzu, juristi. Priekšlikums vēršana, lūdzu. Katru mašīnu atsevišķi. Kādā veidā? Так tur sadalīts, katra mašīna atsevišķi. Tak tur ir sadalīts. Man Nē, liekas, es tas nav nesaku. sadalīts. Lēmumu projekts atsevišķi katrai vienai. Pirmais punkts par vienu mašīnu, otrais punkts par otru Tas ir mašīnu. viens lēmumu projekts. Nē. Nu kāda? Nav ko Ā, darīt. jūs domājat sadalīt lēmumu projektu? Divus lēmumu projektus. Nē, nu tas ir iespējams. Jūs uzskatāt tātad par Ja jādala. mēs vienādas automašīnas pirkt, es piekrītu. Nu, var arī Nē, es saprotu. iepirkuma komisija var izlīst, lotes taisīt un tā tālāk. Es sapratu ideju. Tātad pirmais lēmumu projekts būtu Kā lūdzu sauc tad? par iepirkumu par jaunas pasažieru automašīnas iegādē Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzam. Un otrais lēmumu projekts būtu tātad, otrais atsevišķis. Par iepirkumu par jaunu transporta automašīnas iegādē Aglonas novada pašvaldības administrācijas komunālo pakalpojumu noturas vajadzam. Un katra lēmuma projekta būtu 2 punkti. Viens tātad par veiktu iepirkumu un otrs būtu par finansējumu. Tā, lūdzu sauc pirmo lēmumu projektu, lai ir viss skaidrs un veids balsojumu. Tātad pirmais lēmuma projekts. Iepirkuma komisija veikt iepirkuma procedūru, Man iepirkumu gribu aizrādīt sēdes vadītāju, ja lūdzu nolasiet visiem deputātiem punktu, kā viņš skan. 19. Un nevajag maldināt deputātus, ka jūs varat pie viena jautājuma 31 lēmumu projektu rakstīt. Tātad, Ir tikai apakšpunkti un viens lēmums pie Kas? viena jautājuma. praktiski, Kā juristi, jūs varat dalīt visu? juristi, vai Beigsim tad balot. drīkst dalīt to, ko ieteica referents? Nē, nu tad varbūt nosaukums. Vienkārši nosaukums. Es saprotu ideju. 19.1 un 19.2. Viņa nav dienas kārtība tāda. Veiksiet jūs maldināt, jā. Jūs nolasiet labi iepirkuma nolikumu, un tad būs zināms, ka Vai jūs pašlaik drīkstam visu mēs darat sadalīt nepareizi. šo jautājumu? Pirmkārt, dariet, ir es tāds priecājos. jautājums. Tas ir tātad dienas kārtības jautājums ir nosaukts. Tātad mēs Man ir viņu nevaram vienkārši darīt. pamainīt Kas nosaukumu. izmainīsies, ja mēs viņu sadalīsim? Vai iepirkuma komisija nevarēs strādāt pēc šī lēmuma projekta? Tā jautājumus uzdodu, ka nav kāda problēma. Es varu atbildēt, jā, vienkārši ir saprotu, kāpēc ir tāds ierosinājums, tāpēc, ka lēmuma projekta nosaukuma ir pierakstīts par 2 jaunu pasažieru automašīnu. Runa mums ir gan par transportu, gan pasažieru mašīnu. Nu, tad Tāpēc tur man tikai jāpamaina man ir viens priekšlikums. vārdiņš, nevis Bet- lēmumu jāsadala. visādi būs Vai vienkārši jāpapildina? izņemt pasažieru, vārds pasažieru, un par 2 jaunu automašīnu iegādāt. Nu viss, un tagad ir skaidrs. Pagaidiet, kur jūs Izņemam gribat vienu izņemt? jautājumu. Nosaukuma. Es Vienu sapratu, vārdu. nolasiet lūdzu dienas kārtība 19. punktu. Bija izmaiņas, bija lūgums precizēt. Jūs nobalsojat, izskatīt jautājumu tā, kā viņš rakstīts. Jums viss ir liekas pareizi. Es jums uzdevu jautājumu, vai viss, ko jūs pašlaik darat, būs likuma noteiktajā kārtībā. Jūs smējaties, viss pareizi, dariet. Tā, viss paldies jums. Juristi, Nu, lūdzu, kā diemžēl es mēs nebiju rīkojamies? sēdes sakuma. Bet tas nav juristam jautājums. Tas ir tas, Nu. kas sēdes dienas kārtību sastāvā. Tā, lūdzu, Nu, diemžēl situācija tagad ir tāda, kad ir viņa. jā, bet vai juristam es prasu, vai mēs drīkstam tomēr šai lēmumu projektā izņemt vienu vārdu? Divus.
vienu vārdu, ja? Tātad vienu vārdu izņem. Ja mēs pēc nolikuma, es zinu, ka nolikumā ir rakstīts, ka mēs izskatām jautājumus, mēs varam labot. Lēmumu projektu, protams, mēs varam labot. Nu, skaidrs. Visu Jā. labu laiku. Jā. Nu, tātad, lūk, ierosinājums par to, kā ir Pirms balsošanas drīkst? Lūdzu. Es ceru, ka jūs visi dzirdiet, par ko mēs runājam. Mēs runājam par 19. pantu. Balsojiet, kā gribat. Tur ir rakstīts par 2 jaunu pasažieru automašīnu iegādi. Viss. Lai pēc tam nebūtu diskusijas, ka mēs kaut ko tur ne... Kā Tā. Osvalds teica, mēs bieži labojam kaut ko. Labojam. Kas nedrīkst labot? Nē. Tā, lūdzu, jurists. Viss notiek. Vispirms jābalso tad par labumu. Jā, tātad par labojumu. Jā, tātad par 2 jaunu automašīnu iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām. Jā, domes balsojums ir, kā dome domā, nobalsot, tas ir pareizi. Un jurists atbalsta. Kas par to lūdzu balsojumu? Par. Pret. Krimāna kungs, Srešenko. Aha, atturas. Tā, nu, protams. Tā, tālāk nākošais jautājums ir, nākošie punkti juristi atbilst tieši nosaukumā. Tā atbilst, jā. Atbilst, jā. Nu, tiešā tās Man ir priekšlikums. praktiski. Sēdes vadītāji nolasiet, par ko mēs galu balsojam. Tā, mēs jau nobalsojam. Tagad mēs balsojam par pirmo jautājumu. kāds Iepirkumu viņš komisijai pirmais jautājums? veikt iepirkuma procedūru iepirkumam par jaunas pasažieru automašīnas iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām. Iepirkumu tātad komisija, tā kā Zukuls teica, tātad seko tālāk, kā Zukuls nosauca. Viss nekas nemainās, juristi un Zukuli, ja? Tātad balsojam par 3 punktiem nākošiem. Tātad bija izmaiņas 19. paragrāfā, tātad vienu mēs izņēmām vārdiņu, un tagad balsojam par 3 punktiem. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas? Pret. Krimāna kungs pret. Nākošais jautājums ir par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Lūdzu. Sakarā ar to, ka